Pārskatot ministra prezidentes Siliņas kundzes ikgadējo ziņojumu Saeimai par valdības darbu, es atcerējos anekdoti. Eksperts stāsta, ka cilvēki esot sākuši dzīvot labāk. Tauta saka, ka neko par to neesot dzirdējusi, bet viņi taču nav nekāda eksperta. Un tieši pēc šāda principa ir sastādīts arī šis ziņojums, kas sastāv no vienīgiem mērķa indikatoriem un indeksiem. Lai tos iztulkotu, arī būtu vajadzīgs tas eksperts, kas pateiks, ka tur viss sarakstītais ir baigi labi, un tikai mēs muļķīši nesaprotam, cik patiesībā labi dzīvojam. Bet tomēr šajā ziņojumā nav izdevies noslēpt to visu labo, un āža kāja izlien 60. lapusē, kur viss nostājas savās vietās. Tur ir tāds 104. attēls ar mērķa indikatoru mājsaimniecību īpatsvars, kurām kopējie ar mājokli saistītie izdevumi sagādā finansiālas grūtības. Tātad, tiem, kas šo ziņojumu nav lasījuši, es vēlos pateikt, ka 2023. gadā 73,2% mājsaimniecību ar mājokli saistītie izdevumi sagādāja grūtības. Jūs iedomājaties to ienākumu līmeni, ja ģimenei ir grūti samaksāt par īri un komunālajiem maksājumiem? Vai cilvēks, kuram ir grūtības samaksāt par dzīvokli, daudz pirks? Vai viņš pirks jaunu televizoru, vai viņš ies uz kafejnīcu vai restorānu? Vai viņš pirks jaunu apģērbu un tērēsies, ja nevar savilkt galus kopā? Mums stāv rindas pie humpalām. Un nevis tādēļ, ka vienai sabiedrības daļai tas ir kaut kāds trends, bet mums stāv rindas pie humpalu veikaliem, jo cilvēkiem vienkārši nav naudas.